Tu biji pirms viņi tev pateica to, kas tu esi. Kad es biju soli no pašnāvības un man tika diagnosticēta smaga depresija, ārsts man teica, ka man ilgstoši būs jādzer spēcīgi antidepresanti un nekādā gadījumā nedrīkst pārtraukt tos lietot, piekodinot sievai, sekot līdzi katrai zāļu devai, ko es lietoju. Kad man diagnosticēja veģetīvo distoniju, man teica, ka tas izpaudīsies daudz un dažādos veidos. Simptomi var piemeklēt jebkurā brīdī. Esi tam gatavs, un galvenais, ja nepieciešams, tad dzer nepieciešamās zāles. Un visbeidzot, kad man sāka atrofēties visi ķermeņa muskuļi un diagnosticēja motoro neironu slimību, man teica, ir jāgaida pāris mēneši, jo izārstēt šo diemžēl nevar, taču jānovēro, cik strauši ir šis slimības progress, lai varētu saprast, kādus medikamentus piemērot, lai mēģinātu kaut kā šo progresu palēnināt. Jā, tajā brīdī man bija jāizdara izvēles. Un tieši apzinātas izvēles, par kurām man pašam vajadzēja uzņemties atbildību. Jo tas viss bija atkarīgs no manis, tas bija mans ķermenis, tā bija mana dzīve un nākotne. Es apbraucu pusi pasaules, lai meklētu slimības cēloņus, kā arī lai saprastu un apzinātos to, kas ir jāmaina. Daļu no šiem cēloņiem es noskaidroju tepat Latvijā, daļu okeāna otrajā krastā. Es pakāpeniski mainīju savu uzturu, domāšanu un dzīvesveidu. Taču pārsteidzošākais sākās tad, kad es pakāpeniski sāku apzināties to, kas es patiesībā esmu. Kad es sāku atgriezties pats pie sevis, pie savas patiesās būtības, kad es apzinājos to, ka svarīgākās atbildes jau bija manī, tajā brīdī es beidzot biju brīvs, brīvs no bailēm, no neziņas un no milzīgās piesaistes sistēmai, jo es beidzot sapratu un redzēju to, ka tik daudz, kas ir atkarīgs tieši no manis. Jau vairāk kā pusgadu es strādāju ar cilvēkiem kā kaučs, mentors un treneris. Un kā jau es paredzēju, tad lielākā daļa no tiem, kuri piesakās uz šīm sesijām, nāk tieši ar jautājumiem, kuri ir par un ap saistīti ar veselību. Pārsvarā sesijas notiek online vidē, taču ir bijušas arī klātienes sesijas, piemēram, pastaiga pa šādu mežu vai arī kādā parkā. Neatkarīgi no tā, kur un kā notiek šīs sesija, mērķis vienmēr ir viens – tuvināt cilvēku pašam sev. Paplašināt viņa apziņu un ļaut noticēt tam, ka viņš ir tas, kurš rada savu realitāti, un ka nevis ārsti un zāles padarīs viņu veselīgāku un mainīs viņa dzīvi, taču tikai viņa rīcības un izvēles. Jā, šīs sesijas ne tuvu nav kā klasisks coachings, taču coachinga metodas man palīdz strukturēt šīs sarunas, lai tās būtu pēc iespējas efektīvākas. Cilvēki nenāk pie manis, lai ārstētos, cilvēki nāk, lai uzzinātu par kādām konkrētām lietām vai praksēm, par to, ko un kā es mainīju savā uzturā, domāšanā un dzīvesveidā, par visu to, kas man palīdzēja šajā atvesaļošanās un transformācijas ceļā, un iespējams kaut kas no tā varētu palīdzēt arī viņiem. Taču pēc vairākām novadītām sesijām esmu sapratis to, ka tikai dalīties ar savu pieredzi ir par maz, un daudz kas ir atkarīgs no tā, cik daudz cilvēks ir gatavs stāties pretī šai sistēmai, darīt kaut ko pilnīgi pretēju, cik daudz atvērts jaunai un netik populārai informācijai, cik daudz viņš ir gatavs mainīties un cik daudz spējīgs uzņemties atbildību pats par savu dzīvi un izvēlēm. Protams, kamēr mēs atrodamies šajā fiziskajā un materiālajā pasaulē, mēs visi esam daļa no šīs sistēmas un cieši saistīti ar to. Taču stāsts ir par to, cik apzināti esam attiecībā pret šo sistēmu. Patiesa brīva sākas mūsu prātā un apziņā. Tāpēc izslēdz televizoru un ieslēdz savu prātu un sirdi un padari savas izvēles pēc iespējas apzinātākas. Ja šī informācija ar tevi rezonē un ja vēlies atbalstu šajā sevis izzināšanas ceļā, tad piesakies uz apzinātības un veselības sarunu. Un, protams, es būšu ļoti pateicīgs, ja to šo video padalīsies tālāk, jo iespējams kāds cits ir iestrēdis šajā bezgalīgajā baiļu un stresa neziņas ritenī. Tiekamies sarunās!